tik liels līdzekļu daudzums neparedzētiem gadījumiem, kāds ir tagad iegājies modē valdošai koalīcijai, tāds agrākos gados vispār nebija iedomājums. Nebija iedomājums. Tie bija daži miljoni, kas tika atstāti valdības rokā, ja tā var teikt, brīvai lemšanai. Tagad mēs jau runājam par desmitiem un varbūt pat simtiem miljonu. Es tiešām domāju, ka priekšlikums ir pietiekami racionāls. Ja koalīcija strādās veiksmīgi, tai būs arī publisks atbalsts. Jūs Saeimā šos balsojumus, ja vajadzēs kaut kādas pēkšņi problēmas pēc izgrozīt, vienmēr dabūsiet caur budžeta likuma grozījumiem cauri. Sāksim jūs varbūt nedaudz disciplinēt. Nedzīvosim ar milzīgu neparedzēto līdzekļu daudzumu, kas dod milzīgas manevru iespējas. Milzīgas. Un pie tam tādas, kurā vienkārši es gribētu teikt, naudu var notērēt samērā neprātīgi.